Čau, vasaļi, labadiena, jaunieši! Esiet sveicināti podkāstā Ābola serde. Un, kā jūs redzat, es neesmu viena, esmu kopā ar viesi Valēriju Šindleru. Šajā podkāstā mēs runāsim par aktuālām tēmām ne tikai jauniešiem, bet arī mūsdienu pasaulē. Un jā, šodienas tēma ir citu cilvēku loma mūsu dzīvē un arī kā apkārtējā vide mūs ietekmē. Nu ko? Aizkodīsimies līdz serdei, bet pirms tam vēlos piebilst, ka jūs varat ne tikai skatīties mūsu YouTube platformā, bet arī klausīties straumēšanas platformā Spotify. Tā ka jā, paņemiet kaut ko dzeramu, kādu siltu tēju vai kafiju un kaut ko gan jau ka iekožamu, lai jums ir interesantāk. Nu ko, varam sākt, bet pirms tam es domāju, ka būtu vērtīgi nedaudz iepazīstināties. Mani sauc Diana Drabuķko. Esmu studente RTU Rēzeknes akadēmijas un arī studentu pašpārvaldes priekšsēdētāja. Esmu Valērijas Šindlers, rēzeknietis, uzņēmējs. Nedaudz vecāk nekā jūs. Pamatdarbs ir Rēzeknes līnu fabrikas vadītājs, īpašnieks un SIA Baltics. Jā, nodarbojos ar līnijām jau vairāk nekā 30 gadiem. Tas ir pamatdarbs. Vēl esmu jau avīzes vadītājs Rēzeknē. Panorāma Rēzeknē vadītājs, jā, bet tas ir jau tā kā vairāk hobijs. Pārsteidzoši jūsu pieredze gan komunikācijā ar cilvēkiem ir diezgan liela, es pateiktu, gan arī uzņēmēju darbībā darbojoties, gan arī ikdienā. Un, jā, varētu tad varbūt sākt ar to aktuālāko, cik lielā mērā mūsu apkārtējā vide un cilvēki mūs ietekmē. Kāds būtu jūsu domas par šo? Cilvēks neeksistē pats viens, jā, protams, un gan darba, gan privātajā dzīvē tie cilvēki, kas apkārt mums, tas ir galvenais faktiski, jā, un gan darba, gan mājas, gan draudzība, gan citas attiecības, jā, viss atkarīgs no cilvēkiem, kas tev apkārt, jā, protams. Un kā ikdienā jums ir bijis, kā jūs izvērtējat, kuras attiecības ir varbūt veselīgas un labvēlīgas, un kuras varbūt ir tās gremdējošās un tās toksiskās, kā mēs teikt jaunieši mūsdienu slēngā? Ziniet, man ir tāda īpašība, ka es vienmēr uzticos cilvēkiem. Jā, un sākumā man vienmēr ir ļoti viegli. Es ļoti daudz izdarīju kļūdas savā dzīvē, bet galu galā, ja tie cilvēki, kas ar mani tagad jau pēc un daudziem no tiem strādā ar mani vairāk nekā 20 gadi, jā, ir tādi, ka 30 gadi, jā, un es ar viņiem ļoti tā, gan draudzīgs, gan priekšnieks. Kā izvairīties varbūt no tādiem cilvēkiem, kuri var sagādāt rūgtu pieredzi un kurie nepiekrīt, piemēram, jūsu principiem, mērķiem, varbūt kaut kādai vīzijai? Galvenais ir godīgums, man liekas, jā, un ja tu redz, kā cilvēks pat tev sāka kaut ko nepatikam, bet godīgi, tas ir ļoti svarīgi, jā, es arī ļoti augsti vērtēju atklātību, jā, ja cilvēks ir atklāts, jā, emocionāls, jā, un tad tu varētu daudz ātrāk pārzīt to cilvēku no visas puses. Arī intuīcija, ziniet, intuīcija, jā, tas ir, tiem, ka jau mana vecuma un uzņēmēju darbības pieredze, jā, intuīcija ir arī ļoti, ļoti liela tāda loma. Pa lielam, man liekas, ka visu laiku labākās attiecības var izveidot, ja esi godīgs, cieni viens otru un varbūt tur ir kaut kādas robežas starp to cilvēku, nepārkāp pāri līnijai. Bet vai nav bijis tā, ka jūsu pieredzē arī uzņēmēju darbībā un karjerā, ka konkurence un tā stiprā
sacensībā bijusi spēlējusi tādu izšķirošu lomu, lai izšķirties ar kādiem cilvēkiem? Varbūt bija kāda rūgta pieredze, vai arī gluži otrādi laba pieredze, kad cilvēki ir jūs pacēluši augstāk? Nu, ziniet, man nekad nebija bail strādāt ar cilvēkiem, kas pārzina priekšmetu vairāk nekā es. Un tas ir ļoti svarīgi komandā. Ja tev apkārt ir cilvēki, kas vienmēr atbild jā, atbalstām, tas ir ļoti labi šefs vai ok, ar aplausiem, ja viņiem bail, bet vai nu nērti, vai citu iemeslu dēļ viņi negrib tev pateikt, ka viņi viņiem nav pozitīvas kaut kādas emocijas vai kā. Tad var gadīties, ka ir ļoti slikts rezultāts. Un man tādi gadījumi arī bija savā uzņēmēju darbībā. Vairāk nekā 10 gados atpakaļ. Man bija lieli plāni, es tur aizgāju, aizņemos lielu naudu savam projektam. Un cilvēki apkārt mani, viņi neteica, ka vadītājs, direktors varbūt pārāk riskanti, mēs to varbūt izdarīsim mazāk, daudz mazāk, 1/4 daļu vai kā, Un galu mēs piedzīvojam, gandrīz sakavi, līdz ar to, Tāpēc ļoti svarīgi, lai tev apkārt būs tāda komanda, ka tev spēs pateikt, nē, es esmu pret. Jūs dariet, protams, tā ir jūsu politiska vai kaut kāda saimnieciska atbildība, bet man tas liekas nepareizi. Tas ir ļoti svarīgi, lai tādi cilvēki būs tava komanda. Bet, manuprāt, tie cilvēki, kuriem, teiksim tā, ir nedaudz zinošāki vai prasmīgāki, viņi varbūt arī kā katalizators attīstīties, tiekties kaut kam vairāk, bet arī jūs atzīmējat, ka tie, kurie pasaka nē, ir svarīgi, jo man liekas, ka mūsdienās starp jauniešiem ir tāds princips sekot baram, sekot visiem un baidīties pateikt nē. Un es nezinu, varbūt tas ir saistīts kaut kā ar to, kādā vidē cilvēks atrodas vai kaut ko citu, kā jūs domājat par šo? Ko teikt, baram sekošana, tā ir mūsu parādība vispār dzīvē, gan sabiedrība, gan valsti, politiski, saimnieciski, un mēs ļoti rēti izsakām, kas tieši izdevīgs man vai valsti, vai mēs esam, tas arī saprotams, mēs esam mazā tauta, un vienmēr mums jāsveicas pie kaut kādam stipram un lielam, to es arī saprotu, bet jauniešiem ir vienmēr jābūt spēja pateikt nē, bet ar vienu noteikumu, ka šis nē nav saistīts ar ego, ar kaut kādu tiešu spēlēšanu. Ok, redziet, esmu tāds. Es varu pateikt nē, tikai tāpēc, ka es gribu parādīt to. Nē, šis nē jābūt pēc saturiski, to par priekšmetu, godīgi, bet nevis ar kaut kādu ego eksploatēšanu. Piekrītu jums arī. Tas varbūt arī varētu būt tas, kas sekmētu arī veiksmīgu komunikāciju jauniešu vidū, gan ne tikai īstermiņā, bet arī ilgtermiņā periodā. Un ātriem soļiem skrien mūsu laiks, un tad varbūt pēdējais jautājums, kas var interesēt arī jauniešus. Kā jūs uztverat, vai citu cilvēku lomā ir tikai vispārējais faktors, vai viss ir mūsu pašu rokās?
Viss ir atkarīgs tikai no mums pašiem, mūsu, teiksim tā, lēmumiem, vai arī tomēr apkārtējā vide ir ļoti svarīga un būtiska. Nu, ko teikt, es diezgan tāds, fatalists, jā, un zinu, ka viss atkarīgs no sevis. Un arī komandas izveidošana un cilvēku izvēlēšana apkārt sevi, tā ir arī tava izvēle. Ja? Tāpēc arī tava atbildība. Ja? Protams, negribētu samazināt to cilvēku lomu, kas apkārt, ja? Bet viss atkarīgs no tevis ar tavas pārliecības un zināšanas, jā, atbildības, jā, ko tu redz ar savu mērķi un mērķu definēšana, protams, jā, tas ir tas, kas ir galvenais. Nu ko, res jaunieši, ņemiet vērā, ceru, ka šie vārdi ir ļoti motivējuši priekš jums un varbūt ir laiks izvērtēt jūsu apkārtējo vidi. Bet īsi pirms podkasta beigām vēlos pateikt arī mūsu sadarbības partnerim Rīgas Tehniskās Universitātes Reizikas akadēmijai paldies. Un arī pēdējā nelielā aktivitāte jums būs jāuzraksta jautājums nākamajam viesim. Mūsu skatītāji nezin, kas ir tas nākamais viesis, un arī tas jautājums paliks noslēpumā līdz nākamajai epizodei. Bet es zināšu. Jā, jūs zināsiet, bet tas paliks noslēpumā. Tāpēc šobrīd... Jā, es domāju, ka pēc... Kamera priekšā, jā, raksta. Bet tā, lai neredz tā maziem varbūt burtiņiem, lai paliek kā noslēpums cilvēciņiem. Nu, lūk. Paldies jums liels. Tad šis jautājums tiks uzdots nākamajā epizodē. Paldies, ka uzradāties pie mums uz podcastu. Gan jau tiksimies vēlreiz un līdz nākamajai epizodei. Atā! Paldies! Paldies, Diana!